Labdien, cienījamie klātesošie, varu tikai pievienoties Inesei Runcei par to, ka man arī ir liels prieks, ka mūsu ierastā rutīna diskutēšana par šiem tematiem šauri akadēmiskā lokā ir nedaudz paplašinājusies, un šeit ir cilvēki no dažādām jomām, un cerams, ka līdz ar to arī tā diskusija būs plašāka un veiksmīgāka. Mana referāta nosaukums liecina par to, ka atšķirībā no pirmajiem runātājiem es vairāk runāšu nevis par holokaustu kā notikumu, bet par zināšanām, attieksmēm par šo notikumu un to procesu, kādā tas viss ir veidojies kopš Otrā pasaules kara beigām. Un otrā daļa manā nosaukumā liecina, ka es īpaši mēģināšu akcentēt Latgales piemērus un to nozīmību, jo, manuprāt, ja mēs raugāmies uz holokaustu tādos absolūtos skaitļos, tad, protams, šie cipari ir daudz lielāki, ja mēs raugāmies uz lielajām pilsētām, tur, kur tika izveidoti geto, uz Rīgu, Daugavpili, Liepāju, bet, ja mēs runājam par kultūru, tad īpaša nozīme ir daudzām vietām Latgalē, kur ebreji līdz Otrajam pasaules karam veidoja vietām pat 50%, daudz vairāk gadījumu, 30%, 20% no iedzīvotājiem, un līdz ar to arī būtisku daļu no sociālās vides un kultūras. Tātad es pats esmu dzimis Preļos, un tā ir mana viena sasaiste ar Latgali, un ar šo personīgo stāstu es arī gribētu sākt, jo Preļos es dzīvoju līdz 11 gada vecumam, līdz 13-14 gadiem, un tā interesantā lieta ir, ka šai laikā patiesībā man nebija ne jausmas par ebreju vēsturi un saikni ar Preļiem, un būtībā nonākot augstskolā, es pirmo reizi uzzināju kaut kādus faktus par holokaustu, tādā vispārīgā līmenī, protams, man bija informācija, bet par to, cik būtiska ebreju kopiena ir bijusi manā dzimtajā vietā, un zināmā mērā mani šokēja tas, ka es līdz tam par to neko nezināju, jo dzīvojot Preļos, 80. gadu otrajā pusē un 90. gados būtībā vienīgā saskara ar tematu bija, kā jau tas puikām gadās, aizskriešana kaut kur, kaut kādās gaitās līdz vecajai ebreju kapsētai, un tad es atceros tādu informāciju, ka tur iet nevajadzētu, bet tas varētu būt tikai loģiski, reti vecāki vai vecākie cilvēki bērnus aiciniet uz kapsētām, vai ne? Nekāda cita specifika par kaut kādām masu slepkavībām un ar ko tad šī vieta atšķiras, jo ebreji Otrajā pasaules karā Preļos tika nogalināti turpat aiz vecās ebreju kapsētas, ja tā ir tā pati vieta, bet tobrīd nekādas piemiņas zīmes, nekāda infrastruktūra šai vietā nebija izveidota. Šeit es esmu salicis kaut kādus citātus, kur dažādi cilvēki Latvijā laiku pa laikam ir izteikušies par to, ka holokausts nav pilnvērtīgi izprasts temats. No vienas puses tas varētu liecināt, ka cik viņu daudz, bet patiesībā man liekas, ka tas ir lielā mērā viss, ko es esmu atradis. Noteikti, ka ir vēl kādi daži piemēri, bet ar šo es gribēju teikt, ka tā mana pirmā sajūta, tad, kad es augstskolas otrajā kursā sāku ar tematu iepazīties, un tas man bija kā pamudinājums censties saprast, kā tik nozīmīgas kultūras daļas traģiska bojāeja var nebūt nekādā veidā reprezentēta kultūrā, kādus 50 gadus vēlāk. Un tās pirmās manas aizdomas bija varbūt, ka kaut kas nav kārtībā ar mani, ar cilvēkiem man apkārt, ka es kaut ko esmu palaidis garām, vai ne? Bet šobrīd arī interesējoties par tematu, un daudzi cilvēki zina, ka par kādu tematu es interesējos, tad mūsu sarunas aizvirzās nevis par laiku, bet par holokaustu, un ļoti daudzi patiesībā stāsta ļoti līdzīgu stāstu tam, ko es izstāstīju. Cilvēki, kas nāk no vietām, kur bija ebreji līdz Otrajam pasaules karam, kur bija būtiska daļa, viņi stāsta, ka cik vēlu viņi savā dzīvē ir sapratuši, ka patiesībā šī kultūra ir zaudēta.
Tātad te mēs nonākam pie sociālās atmiņas, un es zinu, ka teorētiski stāsti nevienam nepatīk, bet dažas atziņas par sociālās atmiņas teorijām. Lielākā daļa no šīm teorijām īpaši uzsver konteksta infrastruktūras nozīmi uz atcerēšanās procesiem. Es sīkāk varbūt autorus nesaukšu, lai nedzītu jūs izmisumā, bet tas, kas mani ļoti uzrunāja, ir viens autors, kurš raksta, ka patiesībā mūsu agrīnās bērnības atmiņas lielā mērā nav mūsu tiešā pieredze, bet kaut kas vēlāk izveidojas, skatoties bērnības albumus. Un tā man likās ļoti interesanta doma, tad, kad es nākamajā reizē šo izlasīju, aizbraucu pie vecākiem, kur glabājas mani bērnības albumi. Es vispirms apsēdos un mēģināju atcerēties, kas varētu būt tās manas pirmās agrīnās atmiņas. Un apmēram 10 es atcerējos, un patiesībā lielāko daļu es albumā tad arī atradu bērnības bilžu albumā. Tā ka, protams, es šobrīd nevaru pateikt, cik lielā mērā tās atmiņas ir manas īstās atmiņas un cik veidotas tā mediēti, bet noteikti tam ir būtiska nozīme. Un kopumā šīs teorijas liecina par to, ka cilvēki vienmēr atceras sociālā kontekstā, politiskā kontekstā, kaut kādā konkrētajā fiziskajā vidē. Un vēl tās uzsver, ka cilvēka pamatfunkcija, varētu teikt, ir aizmiršana, nevis atcerēšanās, lai mēs kaut ko atcerētos. Varbūt izņemot kaut kādus īpaši traumējošus vai īpaši spilgtus momentus, par visu pārējo runājot, mums ir jāpieliek pūles, jāvelta darbs, vai ja mēs runājam par tādiem lielākajiem notikumiem kā holokausts, tas ir jādara kādam citam, kādai institūcijai vai tam līdzīgi. Un tātad kopumā tas stāsts par sociālo atmiņu ir, ka cilvēkiem ir būtiska tendence pieņemt citus stāstus par saviem. Ir daudz piemēri, kur cilvēki stāsta stāstus kā pašu pieredzētus, kur patiesībā viņi ir bijuši kaut kur citur, un tas ir pierādāms, vai arī viņi ir dzimuši drusku vēlāk, ja, bet viņi kaut kādu sociālpolitisko procesu rezultātā ir tik ļoti saauguši ar šo visu, ka viņi stāsta to kā savu. Un tāpēc pirms pie detaļām tad es īpaši gribu uzsvērt, ka stāsts ir par vidi, un ja runājam par atcerēšanos, es domāju, tur nekas daudz nav jāpierāda mūsdienās. Mēs ar vien vairāk savas atcerēšanās funkcijas deleģējam kādiem ārējiem rīkiem, vai ne? Ne tikai vairs pierakstu blociņam, kurš saglabā visu, ja nepazūd vai nesamirkst tieši tā, kā mēs tur ierakstījām, bet arī digitālām ierīcēm, kas ļoti bieži arī rada saturu, piedāvājot mums atbilstoši mūsu interesēm, ko vēl mēs varētu atcerēties, apmeklēt. Tātad vēl viens būtisks nošķīrums ir, kā atmiņas, un īpaši, ja mēs runājam par holokaustu, kur tiešo liecinieku ir ļoti maz šobrīd un kļūst arvien mazāk neizbēgami, kā šīs atmiņas var tikt nodotas. Un teorētiķi nodala divas formas. Viena ir komunikatīvā atmiņa, tad, kad kāds mums gluži vienkārši kaut ko pastāsta, kuram ir lielāka pieredze vai ļoti bieži, kur šo stāstu ir dzirdējis pirms mums. Tipiski, ja mēs runājam par senākiem notikumiem, tas ir vectēvs pastāsta saviem mazbērniem, vai vecmama pastāsta mazbērniem. Bet tas, ko uzsver šie autori, ka šādā formā atmiņa ilgstoši nevar darboties. Viņi saka, ka visdrīzāk tad, kad es izaugšu, es vairs nestāstīšu savu vectēvu stāstus, bet mazbērniem vai bērniem stāstīšu pats savus stāstus. Tie man būs daudz spilgtāki, un tādā veidā šīs atmiņas lēnām nomirst, ja tā drīkst izteikties. Bet līdz ar to īpaši būtisks ir tas otrs kultūras līmenis. Viņi uzsver, ka, lai šīs atmiņas saglabātos, un īpaši aktuāli tas ir runājot par holokaustu, mums ir jāpanāk, lai tās iegūtu kaut kādus kultūras nesējus. Un šeit mēs varam minēt visdažādākos piemērus, sākot ar muzejiem, turpinot gluži vienkārši ar fizisko vidi, ar ielu nosaukumiem, pieminekļiem, piemiņas vietām, un vēl turpinot arī ar populārās kultūras produktiem, stāstiem, kas cirkulē TV ziņās, mēdījos, sociālajos tīklos un tam līdzīgi. Respektīvi, lai pilnvērtīgi atmiņa funkcionētu, ir jābūt šai infrastruktūrai, kas veicina atminēšanos. Un turpinot, tad, kad ja cilvēks ļoti bieži atzīstot, ka
ir problēmas ar to, kā holokausta sociāla atmiņa funkcionē mūsdienu Latvijā, tad, kā piemērs, itin bieži tiek minēts padomju mantojums. Un dažu vēsturnieku darbos šis periods tiek saukts par tabū laiku vai aizlieguma laiku, kas, manuprāt, ir ļoti neprecīzs apgalvojums vairāku iemeslu dēļ. Viens ir, ka šis laiks ir pretrunīgs. Mēs varam novērot periodus, kur tiešām dalīšanās ar ebreju iznīcināšanas detaļām bija nevēlama un pat bīstama, visizteiktāk vēlīnajā staļinismā, bet tai pašā laikā mēs varam novērot arī kultūras līmenī periodus, kur ir ļoti dažādi vēstījumi pieejami publiskajā telpā, sākot ar vēstures grāmatām, turpinot ar rakstiem laikrakstos, un pabeidzot ar populāro literatūru, dzejoļiem, kā divi spilgtākie piemēri, varbūt Viļa Lāča Vētra un Ojāra vācieša dzejolis Rumbula un tam līdzīgi. Ja, tad šie divi periodi, kur šo vēstījumu ir visvairāk, ir uzreiz pēc kara neilgi, apmēram 2-3 gadu laika posmā līdz 48. gadam apmēram, un tad 50. gadu nogala 60. gadi, kur arī ir ļoti daudz informācijas. Tā ka teikt, ka tas ir kaut kādā veidā izgriežams laika periods, kurā nekas nav bijis, un tagad 90. gados šī vide ir jābūvē no jauna, tas nav īsti atbilstoši realitātei, manuprāt. Bet vēl kas ir īpaši jāuzsver, ka bez šiem kultūras procesiem, protams, ka notika tas otrs pasākums, tātad komunikatīva dalīšanās ar šiem stāstiem, īpaši aktuāli, protams, tas bija cilvēkiem, kuru gan bija ļoti maz, ņemot vērā ebreju iznīcināšanas totalitāti, tātad cilvēki, kuri bija zaudējuši savus tuviniekus un kuri par to vēstīja citiem un vienlaikus, kas centās arī saglabāt piemiņu, tātad pārabedot upurus, iekopjot apbedījuma vietas un veidojot piemiņas pasākumus. Ja, tātad ir liecības, ka cilvēki, kas atgriežoties pēc kara no bēgļu gaitām vai no evakuācijas, zaudējuši tuviniekus, devās uz Latgali un veidoja piemiņas pasākumus. Ja, bet tur arī ir zināma dinamika periodi, kad tas bija bīstamāk, mazāk iespējami, un periodi, kur to varēja darīt salīdzinoši brīvi. Bet apkopojoši par padomju periodu, protams, man jāsaka, ka mēs nevaram runāt par varas vēlmi iemūžināt šo piemiņu. Vara no vienas puses izmeklēja nozīmi šo noziegumu, tātad Kaspars Zellis jau minēja valsts ārkārtējo komisiju, bet no otras puses ar rezultātiem rīkojās savās interesēs, nevis upuru pieminēšanas interesēs, bet atbilstoši dažādiem propagandas uzstādījumiem. Un tādā ziņā, protams, ka šis te oficiālais diskurss paredzēja ebreju upurus iekļaut padomju kopējo iedzīvotāju upuru skaitā un kā atsevišķu kategoriju neuzsvērt tādā veidā, ignorējot nacistiskā rasu terora īpatnības. Bet tātad te ir vēl daži piemēri, varbūt sekām, ko šis periods ir radījis, bet tas, ko es gribu īpaši uzsvērt, manuprāt, lielākā problēma, ja mēs runājam par to, kā cilvēki mūsdienās atceras vai neatceras holokaustu Latvijā, ir, un kur mēs varam redzēt būtisku padomju perioda ietekmi, tās ir divas lietas. Manuprāt, viena ļoti būtiska ir šī te pāridarījuma sajūta, ko padomju režīms radīja un kas joprojām tiek uzturēta un kas attiecas pret tā dēvēto pamatnāciju, pret latviešiem, kas lielā mērā rada tādu konkurences attiecības starp upuriem. Nezinu, kāda ir jūsu pieredze, bet man diezgan bieži līdzīgās uzstāšanās reizēs pirmais jautājums ir, kāpēc mums ir jāatceras viņu ciešanas, ja mēs paši esam cietuši tik daudz. Ja? Tas ir vēl viens temats par to, kā mēs sevi uztveram kā nāciju, vai mēs esam etniska kategorija vai politiska kategorija, šai gadījumā acīm redzami etniska kategorija, un vienlaikus ja šī ir zināma pretstāve
starp etniskajām ciešanām, cenšoties parādīt, ka nekas ļaunāks par padomju režīma nodarījumu pret latviešiem nevar būt. Un otra būtiska tendence, manuprāt, ir tāda vēlme visiem spēkiem nosodīt padomju režīmu, kas ļoti bieži izpaužas kategoriskā formā, kad būtībā tiek rehabilitēts viss, pret ko ir vērsies padomju režīms, tā skaitā nacistiskie noziedznieki. Un, manuprāt, un tātad nevēlēšanās pieņemt neko, ko ir sludinājis arī padomju režīms. Tātad, un tas, ko mēs pēc tam varam runāt pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, būtībā jau 90. gadu sākumā valsts ir centusies radīt infrastruktūru, lai šī holokausta atmiņa veidotos, izveidojot piemiņas dienu kalendāru un tajā iekļaujot arī 4. jūliju. Un tātad arī formālā līmenī nosodot holokausta realizāciju Latvijas teritorijā un nosodot arī tos vietējos iedzīvotājus, kas tajā piedalījās. Bet no otras puses mēs varam redzēt arī virkni pasākumu, kas neveicina, vai tādu senu mītu aktualizāciju, kas norāda, ka problēma pastāv. Viens no spilgtākajiem pasākumiem ir piemiņas pasākums Rumbulā, kur savulaik augstākās padomes priekšsēdētājs Anatolijs Gorbunovs izmantoja ļoti senu stereotipu par ebreju kā kopuma vainu pret latviešiem padomju pirmās okupācijas laikā, un šādus līdzīgus recidīvus mēs varam novērot tik pa brīdim. Bet, manuprāt, vēl viens spilgts piemērs, kas liecina par atmiņu politiku 90. gados un tām problēmām, kas joprojām varbūt ietekmē holokausta atmiņu, ir, manuprāt, šī Saeimas deklarācija, kas, manuprāt, nepārprotami, ko es esmu centies iezīmēt ar saviem izcēlumiem, cenšas parādīt, ka padomju noziegumi bija kaut kas šausmīgāks nekā nacistiskie noziegumi. Ja, šeit padomju noziegumi ir nodēvēti, ja, tas ir valsts dokuments. Tātad nodēvēti par genocīdu un savukārt raksturojot nacistiskās okupācijas noziegumus, tur ir tāds tekstiņš, kā iedibināja savu režīmu un veica deportācijas un citas represijas. Ja, tātad diezgan spilgta valoda, kas kaut ko liecina par varas attieksmi. Bet tātad būtiskas pārmaiņas notiek 90. gadu otrajā pusē, kad šī infrastruktūra holokausta piemiņai un atminēšanai patiešām top. Lielā mērā tas ir saistīts ar Latvijas vēlmi iestāties Eiroatlantiskajās organizācijās, kā rezultātā Latvijā tiek radīti dažādi projekti, tā skaitā visās Baltijas valstīs dibināta vēsturnieku komisija, kuras primārais uzdevums ir nodarboties ar holokausta neizpētīto norišu izpēti. Tas atstāja iespaidu arī uz izglītības standartu, izglītības programmām, un tas ietekmē arī vairāku citus procesus, teiksim, vispār izglītojošos seminārus un citas aktivitātes, kas vērstas uz holokausta izprašanu. Bet vienlaikus, ja mēs raugāmies uz mūsdienām, mēs varam secināt, tad mana pozīcija ir, ka kopš 90. gadiem mēs varam novērot būtisku progresu un situāciju zināšanās par holokaustu Latvijas iedzīvotāju vidū uzlabojas. Vienlaikus mēs varam runāt par būtiskām problēmām. Te ir daži aptauju dati. Tātad viena problēma ir šajā grafikā ir svētku un atceres dienu neapmeklējums. Ja, tātad pretēji, jo vairāk procentu, jo mazāk apmeklēta šī diena. Un pašā apakšā mēs redzam 4. jūliju, kas ir oficiālā ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena Latvijā. Par iemesliem es varbūt parunāšu beigās. Vēl vieni dati ir vispasaules aptauja, kur tika mērīts antisemītisma indeks. Mēs, protams, varam runāt par metodoloģiju, tur ir daudz jautājumu, bet kopumā es domāju, ka tā situācija tāda varētu būt. Auditorijai tika piedāvāti
Man šķiet, ka 11 izteikumi antisemītiski, kuru to autori novērtēja kā antisemītiskus. Un Latvijā 2. vietā ierindojās izteikums, ka ebreji joprojām pārāk daudz runā par holokaustu. Ja, tātad to, kā patiesu apgalvojumu atzīmēja 53% respondentu. Ja, tātad vairāk par pusi. Un tātad vēl vieni interesanti dati, kur mēs Latvijas sabiedrība ieņemam pirmo vietu, vai pēdējo vietu, no kuras puses skatās, ir jautājums, vai vēsture pareizi raksturo holokaustu. Ja, tātad Latvijā uz šo jautājumu apstiprinoši atbildēja vismazākais skaits respondentu Eiropā. Iemesli tur var būt dažādi. No vienas puses arī objektīvi, jo, piemēram, par 4. jūliju, par Horālās sinagogas nodedzināšanu, joprojām, ja mēs skatāmies uz vēsturnieku darbiem, ir ļoti pretrunīga informācija. Arī šobrīd, pēdējā 5 gadē vai 10 gadē, mēs varam atrast autorus, kas raksta, ka tur ir sadedzināti pat 1000 upuru, ja citi atkal norāda, ka lielākais daži. Attiecīgi, tādā ziņā mēs redzam, ka ir būtiskas pretrunas un atkarībā no tā, uz kādiem avotiem šie autori balstās. Bet no otras puses, tā atklāti skatoties, es domāju, ka liela daļa no šī procenta veido arī tie ļaudis, kuri uzskata, ka vienkārši šīs informācijas ir par daudz, tā ir pārspīlēta, kas, manuprāt, ir dīvaini, jo vairāki citi dati liecina un pētījumi liecina, ka šīs informācijas par holokaustu nemaz tik daudz nav. Un tad, noslēdzot šo stāstu, gribētu uzsvērt dažas būtiskas atziņas, kas, manuprāt, neveicina holokausta izpratni un pilnvērtīgu apzināšanos Latvijā. Tātad viena būtiska problēma joprojām ir nacistiskās propagandas mantojums un zināmā mērā arī padomju propagandas mantojums. Un vistipiskāk tas ir mīts par ebreju dalību pirmajā padomju okupācijā, kas bija būtībā nacistiskās propagandas pamatēze un ko mēs, diemžēl, ļoti bieži ar ko mēs joprojām neraugoties uz vēsturnieku pētījumiem, es teiktu, salīdzinoši kusliem tomēr mēģinājumiem apstrīdēt, lai gan tādi pētījumi ir, to nevar noliegt. Un šie pētījumi norāda, ka principā ebreju dalība dažādās padomju varas struktūrās un tā skaitā represīvajās struktūrās nebija lielāka par ebreju īpatsvaru tā laika Latvijas sabiedrībā. Neraugoties uz to, šis mīts par ebreju vainu noziegumos padomju pirmās okupācijas laikā ir ļoti spēcīgs. Noteikti būtisks faktors, kas ir jāpiemina, ir tā dēvētā fašisma vai nacisma atzimšanas propaganda, ko mēs dažas dienas iepriekš atkal varējām redzēt, kas būtībā rada vietējai auditorijai tādu opozīciju, vai ne, mūs visu laiku par kaut ko apvaino, un mēs visu laiku aizstāvēsimies, kas noteikti neveicina tādu pilnvērtīgu holokausta kā nozieguma izpratni un apzināšanos. Un šis ir trešais ir pretrunīgi. Jūs uzreiz noteikti teiksiet, ka no vienas puses dažādība pieminēšanas rituālos nav nekas slikts, bet no otras puses šobrīd es domāju, ka vairumam Latvijas auditorijas varbūt zūd skaidrība kopumā tādā pasākumā, kas saucas pieminēšanas kalendārs Latvijā, jo mums ir tik daudz dažādu atceres dienu. Un zināmā mērā arī holokausta piemiņas kalendārs ir saskaldīts. Ir Eiropa atzīmējumā diena 27. janvāris, tad ir 4. jūlijas oficiālā atceres diena, kas, manuprāt, varētu raisīt visvairāk jautājumus. Vismaz man nav skaidrs. Protams, ka atceres dienai nevienmēr ir jāreprezentē vislielākais noziegums vai tam līdzīgi, bet kāpēc tieši 4. jūlijas, nesaprotu simboliski šī Horālās sinagogas nodedzināšana, un tās aptaujas arī rāda, ka, cīm redzot, sabiedrībai
varbūt nav īsti skaidrības, kāpēc šī diena. Tad ir ļoti būtisks notikums, kas tiek pieminēts Latvijā Rumbulas slepkavības 30. novembrī un 8. decembrī. Un tad vēl, kas ir īpaši varbūt kontekstā ar šodienas prezentācijām, ir reģionālie notikumi, kas arī tiek atzīmēti reģionālajās kopienās. Ja, tad no vienas puses šeit varētu arī būt spēks, kas veido tādu kontekstu, dažādas atceres dienas, bet no otras puses šobrīd es domāju, ka neviens no šiem pasākumiem nav tik spēcīgs Latvijas mediētajā vidē, lai pievērstu būtisku uzmanību. Un, manuprāt, visbūtiskākais visā šajā stāstā ir 4. punkts, jo tas, kas ir noticis Latvijā, ir, ka holokausts ļoti lielā mērā ir veidojies kā stāsts no ārpuses, un apziņa, ka tas ir stāsts no ārpuses. Par šobrīd es neapgalvošu, bet es diezgan droši varu teikt, ka pirms 10 gadiem Latvijā Oskars Šindlers bija labāk zināms ebreju glābējs nekā Žanis Lipke. Iespējams, es ceru, ka tas šobrīd jau ir mainījies, pateicoties arī dažām institucionālām darbībām. Bet noteikti Latvijā daudz zināma ir Anna Franka nekā Šeina Grama, piemēram, un tam līdzīgi es varētu turpināt vēl un vēl. Tas, kas notika šo 90. gadu beigās ar tādu holokausta institucionalizāciju, ka tika radīti ļoti daudzi stāsti, kas pamatā nebija vietējie stāsti. Un vismaz manā pieredzē ir daudzi piemēri, kur es runāju ar cilvēkiem, un mēs sākam sarunu jautājot, vai tev ir sajūta, ka tev ir daudz informācijas par holokaustu, un cilvēks saka, ka jā, es ļoti daudz zinu, un tad mēs sākam runāt par konkrētām specifiskām lietām, cik tad ebreji bija pirmskara Latvijā, cik daudz tika iznīcināti konkrētās vietās, un cilvēki pauž milzīgu pārsteigumu, vai nezināja, ka tas ir holokausts, bet ka ar tādu mērogu, skaidrs, ka zināja arī, ka notika Latvijā, bet tādā mērogā un tādā izpausmē, tas ir pārsteigums. Un tas, kas šeit ir īpaši būtiski, es domāju, ka šo stāstu tie ir pārāk maz popularizēti. To ir gluži vienkārši pārāk maz. Ja mēs runājam par populāro kultūru, tad, manuprāt, pēdējā laika 2 spilgti piemēri ir Valentīnas Freimanes atmiņas un Māra Bērziņa romāns Svina garša, un varētu saukt daudz, bet šie tādi tiešām plašāku sabiedrības uzmanību ieguvuši stāsti radušies pēdējos gados, un ilgu laiku tie nav bijuši. Tā vietā mums ir bijusi Anna Franka, stāstiet par to saviem bērniem un līdzīgi izdevumi, kas atkal jau nav slikti, kas iezīmē vispārēju Eiropas kontekstu un traģēdijas kontekstu, bet vienlaikus es domāju tieši šie lokālie piemēri par to, ka tā ir mūsu traģēdija, ka tā notika šeit ar mūsu cilvēkiem, šo zināšanu tādā plašākā sabiedrībā līdz šim ir trūcis. Un noslēdzot savu runu, tas ir tiešām pats pēdējais. Manuprāt, Kārlis Sils, kas ir vēsturnieks, pirms kāda laika uzrakstīja rakstu par piemiņas kalendāru Latvijā. Un, manuprāt, viņš, es nezinu, gribēti vai negribēti, ļoti precīzi izstāstīja to, kas, manuprāt, ir galvenā problēma holokausta atcerē un pieminēšanā Latvijā. Ja viņš raksta, ka pēc Latvijas neatkarības atgūšanas Latvija sastapās ar izaicinājumi pielāgot rietumu vērtības Latvijas apstākļiem. Ja, un, tur ir 2 piemēri, 8. 9. maijs un 4. jūlijas, ar ko ir apzīmēta holokausta traģēdija. Ja, tātad lielā mērā holokausta atcere ir tiešām notikusi, un tā tam nevajadzētu būt, bet ir notikusi kā nepieciešamība pielāgoties kaut kādām vispārējām Eiropas vai rietumu vērtību normām, nevis ar apziņu, ka tie bija mūsu cilvēki, tā bija mūsu traģēdija, un mums ir jātiek pašiem ar to galā. Paldies!